Tā, šī bija gudrā daļa, tagad būs bildes izklaidējošā daļa, lai mēs spējam sagaidīt beigas. Tie jaunumi, kas 23. gadā Amerikā notika industrijā, aptuveni gadu ceļoja pāri jūrai, un 24. gadā jau bija sasnieguši arī Latviju, kā raksta Jēkabpils vēstnesis. Tīri pareizi, sievietes ar vien vairāk tiek izmantotas reklāmā, un viņas tā tad arī stāv, varētu teikt, pie modernās reklāmas šūpuļa, kur notiek tāda pāreja uz runāšanu ar tēlu palīdzību. Diemžēl laika gaitā rodās tāds kā sajukums, kur sajūg, kas ir prece, kas tiek pārdota, kas to reklamē, kas ir tēls. Un sajukums ir tik liels, ka jau 20. gadsimtam uz otro pusi attīstās diezgan izteikta reklāmas nozares kritika, kura galvenokārt saistās ar sievietes tēla izmantojumu reklāmā un atbilstoši arī izmanto pamatā feminismu tādu instrumentāriju vai vārnīcu vai pieejas un izpratnes. Tāpat arī tas liek ar vien vairāk pievērst uzmanību reklāmai arī no pētnieciskām pozīcijām, piemēram, ne tikai tādas tehniskas reklāmas efektivitātes veidošanas puses, bet arī no, piemēram, dzimtes studiju puses un to, kā reklāma veido kādus stereotipus vai tieši neveido. Kritika ir par to, ka sievietes reklāmās tiek stereotipizētas, un tā visu laiku ir bijis. Viņas tiek padarītas par viena tāda standarta lielākoties, un dziļāk skatoties arī stipri seksualizētiem objektiem vai vēl ļaunāk. Kampaņa, kas bija redzama pa visu Rīgu pagājušās vasaras beigās aptuveni, ir šīs te sievietes atstātas ar vaļā mutēm, bet kā tādas viņām ir atņemtas tiesības runāt, viņas nevar parunāt, viņas var tikai ar šo te atplesto muti uzņemt revolucionāro vēstījumu. Kritika ir dažādos virzienos gan vienkārši par sliktu gaumi, par patriarchālo skatienu, kas ir kaut kur fonā un objektificē šo te tēlu, kam it kā patiesībā būtu jārunā par reklāmu vai kā, un visas citas nelaimes. Interesantā lieta, kas būs arī mana pēdējā atkāpe, ir, ka feministiska, ja tā var teikt, reklāmas kritika var kļūt pati par pamatu tādai superjaudīgai un daudzpusīgai zīmola filozofijas platformai, un populārākais piemērs, iespējams bieži jau redzēts, ir Dove, kas sāka savu komunikācijas aktivitātes, teiksim tā, ar šo te Real Beauty kampaņu pirms 10 gadiem, un tad aptuveni katru gadu turpina ar kaut ko jaunu, kritizējot kaut kādu tipu ar sievietēm saistītus stereotipus vai kas ir dziļāk kultūrā, vai tieši ar ķermeņa attēlošanu, vai, piemēram, pēdējais ir šis manekenu izaicinājums, kas runā par modes industriju. Dove peļņa pieauga pa dažiem miljardiem, ap 10, ja nemaldos. Lūk. Tas, lai mums paliek prātā turpmākajā aptuveni pusstundā, kad es lūkošu ar ilustrācijām, vēl papildināt to, kas ir redzams 6. stāvā izstādē. Izstādē ir izmantot materiāli no sīkiespiedumu un kāršu kolekcijām, savukārt attēlu, ko jūs redzēsiet, ir no Nacionālās bibliotēkas plakātu kolekcijas, kas atrodas mākslas nodaļas pārziņā. Un arī izstādē ir tikai preču reklāmas. Šeit būs nedaudz citu kategoriju reklāmas, drusku kaut kas no politikas, kaut kas no, sauksim to par vietu zīmola vedību un ideoloģiju. Lūk, starpkara Latvijā, tanī pašā
teiksim, 23. gadā, kad cilvēki bija aizgājuši uz tikko uzcelto Splendid Palace un noskatījušies jaunākās vācu vai amerikāņu filmas, nostiprinājās tāds dzimuma ideāla tēls no filmām, kā savu laiku visiespaidīgākā mēdīja. Un vīriešiem tas bija tāds, mēģināšu nocitēt, skaisti bija aprakstīts Inetes Lipšas grāmatā, bankas klerks ar ievērojumiem līdzekļiem, iznesību restorānos un piekrišanu pie dāmām. Un šī te ideālā dāma vizuāli bija tā tad puslīdz līdzīga amerikāņu aktrisei. Šeit pievērsiet uzmanību frizūrai, pie kā mēs atgriezīsimies. Un kādās variācijās tātad aktrišu tipa, jeb aktrišu ideāla sievietes varēja tirgot aptuveni jebko. Konfektes, ziepes un tam līdzīgi. Ir, ja mēs paskatāmies tādā plašākā kontekstā, salīdzinot ar laiku pirms kara, pēc kara, ir noticis diezgan liels lēciens gan ekonomiskajā attīstībā, gan tenī, ko varētu saukt par emancipāciju. Un starpkara perioda sieviete ir tāda tieša un pašpārliecināta modernā patērētāja, kura izvēles veids pirkumus, dara to sev, priekš sevis, gribētos teikt. Tas ir vismaz, kamēr nenonāk līdz kurpēm. Tur šķiet nav nekas arī daudz mainījies. Šie te skaistuma ideāli tika reklāmās arī tā kā vispārināti. Lūk, arī ideālais skaistums ir iemiesots šī vienā ilustrācijā vai kaut kādā veidā abstrahēti kā sieviešu paradīzē, kura saistās ar parfimērijas fabriku. Tur, jā. Tas lido. Sociālajā plaknē idealizēta bija laiska dzīve buržuāziskos interjeros, kas izstāsta tā, vai dāmas buduārs, vai arī kopā ar kungu uzpīpējot, vai arī ārpus interjeriem, ar vien vairāk izbaudot to, ka arvien vairāk cilvēku, pateicoties ekonomiskajai arī rūpniecības attīstībai un tiem pašiem konvejeriem minētajiem, varēja veltīt kaut kādu vairāk laiku atpūtai, sev baudīt dzērienus maija. Un tā. Līdz ar to šī starpkara perioda modernā reklāmas sieviete labprāt apmeklēja arī pludmali, laiskojas, kur, piemēram, viņi vai kopā ar draudzini un šokolādi, vai arī šeit ir redzams šķiet, ka vientuļa saules baudītāji Kurzemes jūrmalā Arre, kur labajā pusē stūrītī no stāvkrasta ir neliels tāds nogrieznīts, un pludmalē ir tik tukša, ka tas diez vai kaut kur citur varētu būt. Retāk tas notiek kopā ar bērniem. Vispār kopumā, ejot cauri plakātu kolekcijai reklāmas, kur ir māte kopā ar bērnu, bija pārsteidzoši maz. Arī šeit es ieliku tikai 2. No otrās, kas labajā pusē, man liekas, ir aktuāls sīkums, kas noderēs tiem, kas arī mūsdienās strādā ar reklāmu. Šis varētu būt garākais tālruņa numurs, ko ir vērts likt vides reklāmā. Lūdzu, nedariet savādāk. Mūsdienīgā, ja modernā sieviete labprāt sporto, piemēram, ziemā, un sports arī ir viena no samērā jaunām socializēšanās arēnām, kur jaunie pēckara brīvie cilvēki var satikties un kopā pavadīt laiku. Tāpēc viņi sporto arī labprāt vasarā. Sports tajā laikā saistībā ar zinātnes atziņām netraucē uzsmēķēt, piemēram, tenisa setu starplaikos. Smēķēšana arī pati par sevi
lai gan reklāmās lielākoties parādās tādos vai nu dzimumu neitrālos vai maskulīnos kontekstos, bet cik tā ir saistīta ar sievietēm, bieži vien tiek attēlot kā tāds socializēšanās veids. Skaidrs, ka viena lieta ved pie nākamās, smēķēšanai sako iedzeršana. Lūk, lodiņa alus, cēsu alus, abi zīmoli, kas ir kaut kādā mērā vai nu saglabājušies vai augšām cēlušies mūsdienās. Šeit es gribētu lūgt pievērst uzmanību tieši cēsu alus reklāmai dzimtes vai dzimuma kontekstā. Šis jaunais vīrietis ir tērpts maksimāli dārgi, eleganti. Tas ir tas filmu zvaigzne, bankas klerks, restorāna uzdzīvotājs, atbilstoši visjaunākajai modei. Savukārt sieviete jaunāk, teiksim, vienaudzi, kur atrodas viņam blakus, ir tautas tērpā. Nevis kleitā vai kostīmā, bet tieši tautas tērpā. Kaut kas tur ir aizdomīgs. Kamēr vienas sievietes ir emancipētas un arī bauda iespēju uzturēties sabiedriskās vietās un iedzert, citas viņas apkalpo. Šeit interesanti, tā kā mēs redzam, ir sieviete, apkalpo, viņa ir tautas tērpā, bet atšķirībā no tām, kuras bija pirms tam reklāmās, viņai ir tādi gari tradicionāli griezuma mati. Un atkal pēc tam skatoties tālāk, dažādas piemērus redzēsim, kā tam ir nozīme saistībā ar lomu, kāda tiek atvēlēta sievietei reklāmē. Sieviete apkalpotāji neparādās tikai alus reklāmā un arī neparādās šī lomā tikai tautas tērpā, bet kaut kāda dzimuma hierarhija ir arī tādās ikdienišķās situācijās. Un dažkārt šāda it kā produktu prezentācija, pienešana, kā vienā Union reklāmā, attīstās no ilustratīva tādā, vairāk dekoratīvā plāksne, kā šī te pēdējā Union reklāma ar, tā varētu būt cirkus vai kabarē dejotāja, kaut kas iespējams profesijas ziņā tuvāks tiem minētajiem klauniem, kuriem reklāmā ir vai nav jāparādās atbilstoši no tematikas. Tādi tēli nav viens vien, kur tiek noņemta jebkāda naratīvā slodze, ir draisks sievietes tēls vai tur ar kādu atribūtu vai vienkārši draiska viņa ir reklāmā. Tā eksotika, cik ienāk reklāmās, kuras ir interesantā kārtā, vismaz plakātos es šķiet, ka īsti nemanīju adaptētas reklāmas, kāds mūsdienās daudzumā reklāmas tiek veidots uz vietas, atspoguļo tīri vietējos tēlus, vietējos priekšstats, tajos ietilpst arī kāda eksotika, kas robežojās ar tādām koloniālām vai orientālām fantāzijām, noved varbūt citreiz pie grūti saprotams ziņas, kāpēc neģeru ziepes, teiksim, kā melns, balts ziepes, kas tur ir domāts. Bet šie ir produkti, kas arī lielākoties ir domāti cilvēkiem vai brīvajā laikā vai cilvēkiem, kam ir brīvais laiks un reālajā dzīvē starpkara periodā sieviete nebija tā, kura var tikai baudīt, sportot, spēlēt tenisu, iet uz kafejnīcu. Bieži vien viņa ir burtiski piesieta mājas darbiem vai arī piekauta pie plīts, kur ir jāuztur tā kā mūžīgā uguns, lai būtu mājas pavarts un gatavot visu laiku ēst. Tāpat ir arī jāmazgā veļa. Mazgāt veļu var būt diezgan jautri, ja tev ir jaunais palīgs. Bet bez tā arī lauku darbos
lauku rajonos ir jāvāc raža vai labība, āboli, bietes. Vismaz reklāmas plakātos visu to dara sievietes lielā mērā, kas ir kaut kādā ziņā objektīvā realitāte saistīta ar Pirmā pasaules kara zaudējumiem, gan arī no otras puses tur nāk kaut kādas papildu lietas, ziņas klāt par kāda ir sievietes loma un ar ko viņai būtu jāsaistās. Katrā ziņā no šīs novāktās ražas pēc tam ir jāgatavo ēdiens vai maize vai kaut kas katlā. Un ar tik daudz darbiem izveidojās tā nelāga situācija, ka plakātā pa kreisi, ka sieviete ir burtiski pieķēdēta tā kā roku dzelžiem pie šīs spirta plīts. Blakus viņi vēl izšoja un tad, beigās viņai vairs nav nekā cita, ko zaudēt, kā savas vāžas, un par to runā tā Latvijas darba tautas bloks. Lūk, saskaroties ar šādu situāciju, ar šādu, varētu teikt, vēl nebijušu brīvību un daudzveidību un arī šķirisko daudzveidību reklāmu veidotāji dažreiz apjūk. Nonāk šķiriskā apjukumā, tad ir mums, teiksim, kolekcijā bibliotēkas tāds kā fabrikas spoks ar šokolādi un diezgan ilustratīva otra reklāmiņa, kurā ir interesants pretstats kā pilsēta, lauki, augstākā šķira, tādi vienkāršāk tērpti cilvēki, kuri ir nopirkuši surogātus, un surogātus tanī laikā arī antisemītisms nebija nekāda svešā lieta. Latvijā tirgo šķiet kā ebreju tautības vīrietis, vismaz kā tipiski tāds attēlots tur fonā labajā pusē. No tāda sociāla ekonomiska un dzīves stila skatījuma interesanti atkāpe ir žēlsirdīgā sieviete. Manuprāt, arī vienā no skaistākajiem plakātiem pa vidu ar šo te propelleri krustu un cietušo lidotāju fonda emblēmām. Savukārt vēl citās reklāmās parādās tādi, varētu teikt, klasiski mitoloģiski priekšstati par sievieti kā Fortūnu, kur viņa, teiksim, labajā pusē kā saka, ka Fortūna ir akla vai veiksme ir akla, un tad viņai ir aizsietas acis. Tad Vācu baltu loterejas reklāmā viņai rokās ir acīm redzot pārpilnības raks, no kura birst ārā 850,000 rubļu. Ceļu aizņēmumu reklāma ir nedaudz divdomīga, bet tāpat saglabājās tēls, kur tas iemiesojums loterejas, ka tā ir sieviete, jau kaut kādā veidā atkal tautas tērpā. Tāds vispārinājums arī attīstās, kaut kā nonākot pie tādām jau pavisam abstrakcijām, kur ir skaidrs. Tā kā dzimums nav skaidrs, kas ir domāts ar to tēlu, ko viņš nes, vai viņš ir tāds dekoratīvs vai iemieso kādus tikumus, piemēram, vai kā. Tāpat arī mākslas pasaulē sieviete var darboties gan kā simbols, kā mūza, kas arī, teiksim, mūsdienās varbūt ikdienas valodā šo te pašu vārdu mūza izmanto retāk, bet atskatoties vēsturē, tas ir bijis arī diezgan populārāks un pierastāks, un tāpēc arī šādi tēli ir vieglāk pieņemt. Gan arī kā pati māksliniece, kur varbūt gan nāks ieskatīties, lai saprastu, ka tā nav filmas reklāma par nākotni. Interesantā lieta atkal, kam es lūkšu pievērst uzmanību. Es nešaubos, ka uzmanība visi ir pievērsta, bet piefiksēt pie tālāk skatītāji ir, ka tā mūza bieži ir tāda tautiska mūza. Tur nedaudz mazāk apģērba, nedaudz vairāk vai kā, bet viņai ir neapšaubāmi
tērpi vai kādi atribūti. Un tas mūs noved arī pie tāda pēdējā attēla bloka, ko es ilustrēšu nedaudz plašāk. Tas ir tautu meitas vai kā no tā paša laika žargona Zeotinas tēvs reklāmā. Tieši šis plakāts, ja nemaldos, ir no filmas Lāčplēsis, jeb Uguns un nakts. Man liekas, viens vai otrs nosaukums bija izmantots komunikācijas materiāliem, kur arī tie, kas viņai griež vai negriež nost galvu, tad ir labajā pusē skaidrs, ka labais tēvs šis tēvzemes aizstāvs, un tad lūk jau melnās bruņas, melnais bruņinieks no otras puses. Bet, kā redzat, pietiek tikai ar galvu, ar vienu atribūtu, ar galvasrotu, lai ar šo vienu elementu iedotu jau kaut kādu ideju, kas atrodas kaut kur kopējā kultūras universā, vai kā lai to nosauc. Un to izmanto reklāmas veidotāji. Reklāmās ir, piemēram, apzinīga tautu meita, kura lieto vienu pulveri. Nedaudz, varbūt mazāk apzinīga ir tā, kura smēķē. Un tagad es atgādināšu to, ko mēs redzējām pašā sākumā par filmu zvaigznēm un frizūrām. Šeit ir it kā tie arhaiskie ornamenti un kaut kādi vainadziņi, brošas, bet frizūra ir pēc visjaunākās modas savu laiku. Un ar šādu tautisku sievieti var reklamēt aptuveni jebko. No tā paša, ko mēs arī iepriekš redzējām, bija ālus, maize, piens, kādas pārtikas preces. Te ir vēl halva un cits piens, bet tikpat labi tas var būt Rīgas jūrmala. Un drēbju krāsas ar tādu, kas tas pantoņa skalas saucās, bieži pazīstams dizaineriem priekšmets tikai senākā prototipā. Labajā pusē tā ir Riharda Zariņa veidota reklāma, un Rihardam Zariņam ir jāpateicās par tiešām daudziem šādiem tautu meitu vai tautisku sieviešu tēliem publiskajā telpā. Viens no viņa dizainiem ir arī, es domāju, lielai daļai no jums makā vai, ja nav maks, tad kabatā. Ne bez Riharda Zariņa palīdzības, šoreiz tas ir pats kreisais plakāts. Tautu meita pārņem arī tādu kā dziesmu svētku tēla reprezentāciju, kas tikpat veiksmīgi turpinās arī padomu laikos, un darbojas vispār kā tāds reģionāls simbols šeit pa kreisi, vai iemieso vispār dzimteni. Brīnišķīgās filmas, reklāmā filma vēl ir fragmentāri saglabājusies un ir pārsteidzošs dzimstošās propagandas paraugs. Tāda tautu meita, atkal Rihards Zariņš kreisajā pusē, un jau, kur pievienojās vēl viens atribūts, šīs pazīstamās 3 zvaigznes bet nostiprinās publiskajā telpā, kā mūžīgā Latvija, kā valsts simbols. Interesanta modifikācija ir labajā pusē, kur tās zvaigznes, kurām viņas ir uz pieminekļa, bet kaut kas aizdomīgs tur drusku ir tā. Kur viņas ir nomainītas ar 3 auseklīšiem, lai ir pavisam tautiski. Tā, jautājums ir, ko darīt ar visu šo daudzveidību, un tāpat kā ar izstādi reklāmas slepnā dzīve. Un liekas, vēsturiskiem pētījumiem viena no labākajām lietām ir, ka tie ļauj kaut kā savādāk paskatīties uz mūsdienu realitāti, reālijām, arī reklāmām. Pavisam īsi secinājumi. Viena lieta ir šīs tehnoloģiskās atšķirības, kā redzējām, reklāmas visas ir gleznotas, zīmētas, tās nav fotogrāfijas. Mūsdienās lielākā daļa reklāma ir tieši fotogrāfijas, tīpaši, kur parādās cilvēki. Un fotogrāfija ir viegla, ērta, pieejama, lēta un tā tālāk,
bet viņai nāk līdzi tāda tā kā iedzimta pretenzija uz kaut kādu dokumentalitāti, un tas sašaurina iztēli un izteiksmes spējas, ja īpaši nepiedomā. Ar tieši to pašu faktu ir saistīts, kā mēs nonākam pie tādām stereotipizētām sievietēm mūsdienu reklāmās. Tā ir nespēja vai nevēlēšanās ieskatīties kaut kur dziļāk pa virspusi, izmantot kādus no daudziem instrumentiem, lai saskatītu cilvēkā, šī gadījumā tanī patērētājā, kaut ko nedaudz vairāk. Un lielāko daļu produktu pircēju definē kā tur 25-45 gadu vidēji plus ienākumu, Rīga, lielās pilsētas. Un tā notiek katrā aģentūrā katru dienu, un tad rezultātā arī rodas diezgan vienādas un diezgan vidvējas reklāmas. Tāpēc svarīgs ir, šeit es atkal atgriezīšos pie pirmās lekcijas, zinātnisks vai, pareizāk sakot, stratēģisks pieejams reklāmai un komunikācijai, jo tā mums ļauj paskatīties soli tālāk un līdz ar to arī ieraudzīt kaut ko vairāk. Tā skaitā arī iziet no šiem te ikdienas realitātes reprezentācijas rāmjiem, un sievietē saskatīt ne tikai tādu staigājošu ādas maciņu, bet, teiksim, dievieti vai dievmāti vai Elizabeti, karalieni. Un tas arī varētu būt mans vēlējums šī dienā. Paldies liels par uzmanību. Vai ir kāds